Super! Skaļāk, mīļie! Un tāpēc! Es tikai izvēlos! Es tikai spēlējos! Es esmu tu, nevajag, jo viņi nesaprot. Es nezinu, vai jums kādreiz kāds to ir teicis, bet ej tu nost! Wow! Var kāds man padot augšā lūdzu to plakātu? Tas ir kaut kas vienreizējs. Marika, tas ir tavs plakāts! Jā, bet sadam citiem. Kāpēc nesagatavot plakātu? Tas no saules saules! Rīktīgi forši, mīļš, paldies! Cik forši! Es šitā izskatos, jā? Nē, nu, to saka cārta meglīt. Es gribēju pateikt, liels paldies vēlreiz par zīmējumu, tiešām ļoti novērtēju. Un es gribēju jums pateikt, iepriekš, ko es nepateicu, vai jūs zinājāt, ka jūs esat satriecoši autori? Es būšu godīgs, es tālākās rindas tur nedzirdu kā dziedu, bet jūs priekšā, mīļie, jūs esat lieliski. Un es ticu, ka jūs arī pievienosieties tur, jā? Nu, priekšā jūs redzēja, ka daudziem nav pirmais koncerts, jā, bet tie vēl mums jāpieradina tie aizmugurē, jā? Dāmas un kungi, nākamā dziesma. Novalds džemperi! Novalds džemperi? Sākās šitie ultimāti. Starp citu pagājušo gadu, kāds bija uz manu koncertu Alūksnē pagājušajā? Super, tur bija jāmaksā nauda. Šogad nav. Šogad pati Alūksne samaksāja. Paldies vēlreiz Alūksnē par to! Varbūt kāds atcerās īstenībā, Edvards Talmaks man pagājušajā gadā izvedāja ekskursijā, pilnā ekskursijā pa Alūksni. Tas bija vienkārši vienreizēji, manuprāt. Un jā, nu, protams, ka es viņš šodien nebraukšu mājās. Nu ko, nākamā dziesma. Zini kā pēc pāris notikumiem manā dzīvē, pēc pāris ugunīgām lietām, nodedzinātām. Šai dziesmai nedaudz cits nozīme jau ir, bet man liekas kā skumjas glāzē. Saka viss bija mans prieka plāksters, nodrāstas jūtas līdz sāk jau sāpēt. Šķiet, ka jāpār vēlu ārstēt, laikam nav iespējams šo mācēt. Skumjas sāk pīlēt manā glāzē, un kā lai piearot, un kā lai piearot. Ja sāpes ir viss, kas man atlicis, un ir īsts, un kā lai vienam, tik līdz vienam, caur bargām ziemām, pats sevi nevar piepildīt un sasildīt. Ka nav
man vairs spēka nav. Es cenšos nepieļaut, ka sasals manas sirds. Ir pienācis tas brīdis, ka šodien jums šeit būs īsts pirmatskaņojums dziesmai, kas tika pirms 3 dienām izlaista. Jo Saules saulē mēs nospēlējām tikai piedziedājumu un nofilmējām viņai videoklipu. Un tad šodien pilnā sastāvā pirmo reizi šī dziesma pieredzēs pirmatskaņojumu. Nu ko, tie, kuri jau ir iemācījušies vārdus, dziedam līdzi, dāmas un kungi. Lai skan jaunākais gabals ar nosaukumu Tikai vienreiz dzīvot. Labrīt, šorīt pusnaktī Balsts no sāpēm trīc, rētām viskijas līdz, nepamanīts brīdis. Gandrīz, knapi, bet vēl dzīvs, celies laiks nav pienācis, tik viņš tevi iemācīs, smaidīt pat vien līdz. Laikam jābeidz prasīt kaut ko, ar likteni sabīdīt. Tici sevi mīlot, nav ko pierādīt. Aizņem vietu ceļā brīvo. Viņa aiziet vēl vienreiz, ja? Dziedam!
tikai vienreiz dzīvot, un kā būs rīt. Laikam jābeidz prasīt kaut ko, ar likteni sāpīdīt. Tici sevi mīlot, nav ko pierādīt. Aizņem vietu ceļā brīvo, kas varbūt aizvieto. Tā skaņa jaunais gados, jā. Nu, ko, mīļie, tagad viena dziesma. Pagājušajā gadā, apmēram tieši pirms gada, gājām pie maestro, lūgt viņa atļauj šo dziesmu ierakstīt. Un ko 8 mēnešu laikā vairāk kā 1 miljons klausījumu. Paldies jums, mīļie! Lai skan, es aiziet nevaru. Tomēr te ir mājas. Tu biji kāds un vēji aplauskots. Es lapots rītenis ar ziliem ziedu zvani. Tie stumbra rātainā, kas smalkā svīgām lūk. Nu pilni tavi zaļi ziedi mani. Nu dūts ap tevi atkal bišķus vietas, un putni liksto zaļo lapu ēnā. Tu savu ražanu pār upes celvi lietas, un spoguļojies dziļi pilnī ēnā. Tev liekas, ka tu salapojies pats. Tu gribi izrauties no manu stīgu skavā. Trapsāpēs rītenis un zilās sienās, lai asaras pār sarunu rokām tavā.
paliec bez lapotiem maniem. Tev liekas, ka tu salabojies pats. Gribi izrauties no manas stīgas galā. Tev sāpes pītēs un silās viena acs. Lai asaras vairs sarūko kā tavā sejā. Vai es nevaru saprast, es varu aizmest tik tālu vispār tos mediātors vai nevar? Ir? Labi, vēl viens, lai lielo. Ir! 1-0. 1-0. O, tas bija jauki. Nu ko, mīļie? Nākamā dziesma ar nosaukumu tāda pat kā koncertūra. Balāda par letiņu.
Un starp citu, jā, šogad 14 koncertūra, oktobrs, novembris, to visu Latviju. Nosaukuma balāda par letiņu un arī apmeklēsim Alūksti. Nevis apmeklēsim, bet nospēlēsim kārtīgi koncertu šeit. Laimīgi, kurā datumā? 16. oktobrī. Jā, un tāpēc, mīļie, ja nu gadījumā kāds vēlās doties, tad šodien līdz pusnaktī dodam jums tādu maziņu dāvaniņu, tā kā ievedot kodu Alūksne ar lieliem burtiem, bez garumzīmes, saņemsiet atlaidīt biļetēm, ja kāds vēlas šodien iegādāties. Nu ko, lai skan nākamā dziesma, bet pirms tam iemācīšu jums piedziedājumu. Riktīgi daudz vārdu uzmanāties, ja? Un skan tā. Un tagad jūs? Ļoti labi, tas man derēs, tas man ļoti derēs. Nu ko, lai skan balāda par letiņu. Reiz letiņš devās pasaigā, bet viņš nezināja, kur tā vēl. Aiz strīdi viņiem kalniem, jūrām, deviņām, kur bez žēlstības jūrām. Paldies, mīļie! Labi, ierosim vēl vienu traku gabalu jums. Šo dziesmu mēs rakstījām pirms 3 gadiem. Tajā brīdī man bija 25 gadi. Sākās īstais rock'n'rolls. Sākās īstās ballītes. Bet cilvēki beidzot sāk klausīties man mūziku. Dāmas un kungi, jā, daudziem ir šoks par to, ka man pirms 3 gadiem bija 25. Nē, man nav 40, man 28. Vienkārši sūdīgi izskatos, viss kārtībā. Rock'n'rolls dara savu. Tāpēc, dāmas un kungi, lai skan 25 un vēl esmu dzīvs! Laiks tu sējas kādu dienu trešu galvu.
25 un vēl es pat dzīves, lai es ieskaņa! 25 Vēlreiz! Paldies, ka bijāt atnākuši. Esat gatavi dziedāt? Tā, mīļie. Baigi forši. Paldies jums tiešām par to, ka jūs esat atnākuši visi. Baigi forši, ka nebija jāpērk biļeti ne šodien. Vēlreiz uztaisat troksni, alūksnei! Pateikšu godīgi, mēs šogad pa visu vasaru spēlējam apmēram tikai 4 vai 5 pilsētas svētkos, kur ir bezmaksas koncerti, un Alūks mēs izvēlējāmies kā vienu no vietām, tāpēc, ka šeit ir sasodīti forši. Paldies jums! Kad iztisīs manas, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad iztisīs mana balss, vai tā pazudīs dzīvēs, vai vēl kāds to
kāds, kas to dzirdēs. Šitā jārāda, vai kā tagad ir? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs dzīvē? Nu, ko lūks teikt jūs? Bet kad izdzisīs mana balss, Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Aiziet, mīļie, skaļā! bet kad izdzisīs mana balss, Vai tā pazudīs dzīvē. Es jau sapratu, ka es nekad dzīvē neesmu to prasījis. Bet es laikam šī ir pirmā reize, kad es palūkšu to izdarīt. Varam ieslēgt tās lampiņas, baigi labi izskatās. Ej, tu nost, cik labi. Jā, mīļie. Laimīgi nofilmēšu šito pēc tam, jā? Vēl ieslēdzam, visi ir jāizmugurē. Gribās vienu foršu video. Vēl, mīļie, lūdzu! Ej, tu nost. Nu, ko, mīļie, tad būs arī vicinot lampiņas, tad arī jādzied, jā? Come on! Bet Kad izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs. Augstu skaļā! Bet kad izdzisīs mana balss, Vai tā pazudīs dzīvēs? Vai vēl kāds to Bet kad izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs dzīvēs? Paldies! Nu, ko, mīļie, ir pienācis tas brīdis, vai mēs varam, cik vien skaļas ovācijas varam uztaisīt Alūksnei par to, ka viņi mums ir uztaisījis tik brīnišķīgu vakaru. Paldies, Alūksnei! Mēs šodien kopā uz skatuves par mani zelts, mani draugi, mūziķi, dāmas un kungi. Viskaistākais elements mūsu grupā. Vakokās Laima Milciņa Rode! Dāmas un kungi, pie basa Liepainieks Jānis Nārmots! Ko? Ģitāri, tas garbatainieks pa kreisi no mans. 10 gadus jau kopā raksta mūziku. Esam sarakstījuši pie 40 dziesmām. Dāmas un kungi, Reinis Brīņiks!
kas zina mūsu pamatsastāvu, Kristēns Kupšs šodien nav, bet viņa vietā ir kāds brīnišķīgs mākslinieks, kurš tik pa laikam uzkāpja mūsu skatuves. Dāmas kungi, elektriskā ģitāra Rikārds Lībietis! Nu ko? Dāmas un kungi, ir viens labākais. Pie būkām Mārcis Briskā! Šokar solo ģitāra. Tas ir Liepājas roka leģenda, dāmas un kungi, Roberts Tinters! Kāds neredz, ja mums tās capušas rakstīs policija. Un iepriekš gājām uz policijas darbiniekam garām un viņš ropi prasa, ko tas līko ir strādāt? Bet es esmu mīlestības policija. Mīlestības policija? Mīlestības policija. Es neprastīšu, kādi galvenie pienākumi mīlestības policijai. Dāmas un kungi, ir tāda viena lieta, ko es atgādinu. Atgādinot auditoriju, to es vienmēr atgādinu sev. Es jums apsolu, es nekad nemainīšos un palikšu tāds pats idiots, kā esmu. Mīļie, mans vārds ir, bija un būs Miks Galdanovskis. Paldies mums! Iztaisīs mana balss. Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Skaļāk! Lai kād iztaisīs mana balss. Lai tos vārdus tik dzīvēs. Vai vēl kāds to mīlēs?
Viks Valmanovskis! Ielūkojies! Es jūs nedzirdu! Vēl vienu! Es nedzirdu! Dzīvot Latvijā, ar savu zemi savu. Plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajā. Jo mana zeme, manas asinis un gars. Un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Tavu lauku un Daugavu, es vienā stāvē klusu. Ar sirdi un ar augumu, par Latviju es būšu. Ar vatu un ar gauju, es kopā lokus metu. Ar lepnumu un nekaudu, šo latvietis es esmu. Par savu zemi savu. Jūs! Plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajām. Jo mana zeme, manas asinis un gars. Un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Par savu zemi savu. Jūs! Šī ir mūsu, kā saka, atveru dziesmu šovakar. Es vienu reizi varu dabūt, cik vien skaļi varā. Tā, ka iet par kauliem, jā? Par savu zemi savu.
tikai vajag kādu bildētāju. Var kādu bildētāju dabūt? Nu, tā. Kā droši tur pie bungām augšā? Tā, gaismotāji, lūdzu, varam palūgt visas gaismas uz skatītājiem, cik vien varam. Paldies viņiem. Tā, pagaid, tuidām. Mēģinam atrasināt. Šitā te. Bet tu nevari tās gaisas pacelt augstāk, lai visus redz, nevis tikai pirmās rindas. Arī 8. grib tevi mīlēt. Visi ieslēdzam gaismīs, tad foto var būt. Aiziet uz... Pirmās rindas var neslēgt, ja jūs redz. Aiziet, super! Tā. Un, kad es saku, ja uzstāt 3, 4, tad ceļam rokas gaisā, lai izstās vēl vairāk cilvēki, ja? Tā, 3, 4, aiziet augstē! Vēl! Kas par jaunu? Miks Galvanovskis! Paldies! Latvijā Alūkste un Miks Galvanovskis! Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kā izsīs mana balss? Vai tā pazudīs dzīvēs? Vēlreiz izskan varam! Bet kādi izsīs mana balss? Vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kādi izsīs mana balss? Vai tā pazudīs dzīvē? Un vēl vienreiz aizies! Bet kādi izsīs mana balss? Paldies, Alūkste! Kur ir jūsu gaismiņas? Paldies, mīļie! Atpūstamies kārtīgi! Paldies, kas par enerģiju, kas par roku, kas par dziesmām un galvenais tik patiesi. Svētki ir uzlādēti, svētki ir Patiesi karsti šovakar. Paldies, Alūkste! Mēs noturējām lietu, neviena pīle, tikai emocijas. Paldies! Uzgabalējām Miks Galvanovskis un grupā! Alūkstes pilsētas svētki. Šeit ir vislabākās emocijas, vislabākie cilvēki un vislabākie mūziķi.